Daudzos pasaules reģionos sniegs ir vai visu cauru gadu. Tieši tur ir kultivēta šķirne, ko tautā dēvē par sniega suņiem. Polāru pētniekiem, kas šo burvīgo kompanionu ieved Eiropā, iespējams sirdī iekritusi tieši suņa laimīgā sejas izteiksme un spodri baltais kažoks. Bet par samojedu izcelsmi ir vairākas versijas. Un viena no tām vēsta, ka šie suņi ir balto vilku tiešie pēcteči. Ceļotāji nostāstos sniega suņi minēti jau 14. gadsimtā, bet mūsdienās Latvijā tie kļuvuši par īsteniem ģimenes suņiem, bērnu draugiem, labsirdīgiem un skaistiem dzīvniekiem, kurus cilvēki iemīļojuši tieši skaistā un baltā kažoka un labsirdīgās dabas dēļ. Patiesībā tā ir tā pirmā lieta, kas krīt visiem acīs. Tātad tas baltais kažoks un viņa tā purniņa izteiksme, sejas izteiksme, tas smaids. Tā kā tas bija iemesls, ka viņš uzreiz apbur ar savu simpātiskumu. Jā. Ļoti draudzīgs, atsaucīgs, jā, paklausīgs. Galvenais jau pašam tajā vecumā, kad suns ir kucēna vecumā, tad nodarboties ar viņu, audzināt, dresēt bišķiņu, jā, un tad jau viņš pēc tam tās gudrības, ko apgūst maziņš būdams, pēc tam jau viņš vairs neaizmirst. Un īstenībā viņš ir diezgan paklausīgs. Arī spodri baltā kažoka kopšana samojedu mīlētājiem nebūtu nešķiet apgrūtinoša, jo baltā ziemeļnieka vilnai piemīt īpašība pašatīrīties. Ja pēc garas pastaigas suns ir nedaudz nosmērējis savu kažoku, nožūstot tam kažokam, tātad smiltis vai citi netīrumi tātad nobirst, jā, un tātad viņš, teiksim tā, pats attīrās. Taču, protams, tas nebūs atkal tas baltais spožais kažociņš, kas viņam ir, nu, teiksim, tāds dabīgs kāds, nu, viņam viņš tāds tā kā kucānam piedzimstot, tātad viņš ir. Bet ir dažādi veidi, kā šo kažoku kopt. Ir, protams, šampūni, ir speciāli fēni, kas palīdz šo biezo kažoku ātri un tīri izžāvēt. Kā smejot teica samojedu saimnieki, šai šķirnē nepiemīt neviena slikta īpašība, bet sniega suņu lielākā laime ir iekārtoties lielā baltā sniega kupenā. Ziemā, kad temperatūra ir -20 grādi, kad ārā ir smukas baltas kupenas, šim sunim patīk ļoti iekārtoties kādām no tādām kupenām. Ja? Taču viņam tikpat labi patīk arī iemesties dīvānā blakus saimniekam. Un mēs pat dažkārt uzvaram sev to jautājumu interesanti, kur tad viņam īsti labāk patīk, kupenā vai dīvānā? Un secinājām, ka droši vien viņam vislabāk patiktos, ja mēs, kompānija, būtu kopā ar viņu kupenā tomēr. Ja? Tātad kupena viņam vairāk patīk.